Liela rosība augusta pēdējās dienās valda Rēzeknes grāmatnīcās, jo gatavošanās jaunajam mācību gadam šajā laikā ir īpaši spraiga. Tiek pirktas mācību grāmatas, burtnīcas, kancelēs preces. Mācībām nepieciešamās lietas šogad daudzi iegādājas pa daļām, jo finansiālie apstākļi neļauj visu nepieciešamo nopirkt vienā reizē. Pamatā visi vecāki sadala mācību literatūras pirkšanu uz vairākiem mēnešiem, jo tomēr iepērkoties pēc saraksta, tā summa sanāk apmēram vidēji 20 latu uz skolēnu. Līdz ar to, ja ir iespēja pērk uzreiz visu sarakstu, ja nē, tad tomēr sadala vasaras laikā 3 mēnešu garumā to visu pirkšanu gan kancelēju pērkot, gan arī mācību grāmatas, jo pie mums ir iespēja iegādāties gan kancelējas preces, gan arī mācību grāmatas. Protams, mēs pamatā orientējamies uz mācību grāmatām, bet neaizmirstam arī visu pārējo, kas ir vajadzīgs skolai. Veikala vadītāja novērojusi, ka paši pirmie pirkumi šim mācību gadam izdarīti jau maijā, līdz ko saņemts mācību literatūras saraksts, taču augusta beigās un septembra sākumā vērojams vislielākais pircēju skaits. Grāmatas man nav jāpērk, man ir jāpērk tikai darba burtnīcas. Šogad, laikam, esam uz pēdējo mirkli gandrīz atlikuši pirkšanu, bet, Kāpēc tā? Nezinu, aizņemta vasara, nezinu. Vispār jau mēs ātrāk nekad neesam pirkusi augustā, tā arī pērkam. Vai esi jau sagatavojies jaunajam mācību gadam? Nē, tik tagad atnācu tā sagatavoties, vai mācīties drīz jau. Un šodien pirmo reizi iepērcies skolai? Jā. Kāpēc tik vēlu? Tā, nebija īsti daudz tā laika, un tagad, kad pienāca skola, vajag ātri visu sagatavot. Pats patstāvīgi iepērcies, bez vecākiem? Jā, nav laika tagad vēl kā brālītis dzima, tā vajag visu pašam darīt. Kā notiek šogad sagatavošanās jaunajam mācību gadam, vai visas grāmatas un burtnīcas jau ir nopirktas? Diemžēl nē. Kāpēc tā? Veikalā nav. Nav visu burtnīcu. Jā. Kā trūkst? Ceturtdien būs, tā kā viss bez grāmatām un burtnīcām nepaliks. Burtnīcas nav nopirktas tikai tāpēc, ka viņu trūkst veikalā, vai? Nē, mēs to diemžēl ievilkām uz vēlāku laiku. Bet vēl jau paspēsiet. Protams, neviens nekad nav palicis bez burtnīcām un grāmatām. Taupības nolūkos vecāki arvien biežāk burtnīcas mēdz iegādāties vairumtirdzniecības bāzēs, kur tās var nopirkt lētāk. Lai gan kopumā salīdzinot ar pagājušo gadu mācību līdzekļu cenas veikalos nav mainījušās. Nē, paldies Dievam, ir palikušas vecajā līmenī, un izdevniecības šogad nav mūs pārsteigušas ar cenu paaugstinājumu. Līdz ar to pagājušajā gadā, cik maksāja pagājušajā gadā darba burtnīca, cik viņa arī šogad maksā. Darba burtnīcas es šogad grāmatu veikalos nepērku, bāzē nopirkām. Veikalu darbinieki ievērojuši, ka mācību līdzekļu iegāde sokas raitāk, ja tos iegādājas paši skolēnu vecāki, bet ja pirkšanas procesā piedalās arī bērni, tad, piemēram, kancelēs preču izvēle krietni ieilgst un pārsvarā tiek nopirkts tas, kas bērnam patīk vislabāk. Tendence ir ļoti dažāda. Atkarībā no tā, kā viņi var to braucienu atļauties. Ir, kad atbrauc visa ģimene, tad bērniem tiek dota iespēja izvēlēties kaut vai tās pašas dienas grāmatu dizainus, burtnīcu, klažu. Tad, kad ierodas vecāki, tad viņi tā striktāk pēc cenas varbūt paskatās, kas lētāks, patiks vai nepatiks, tad jau kā sanāk.